Tātad šī situācija bija pilnībā nepieņemama. Pirmkārt, aizsargs stāvēja ļoti tālu no uzbrucēja. Uzbrucējiem tajā pašā laikā ir dotas visas iespējas koriģēt spēli, kas notiek aiz muguras. Rādīt, ka dot piespēli, izsaukt pick and roll vai vienalga ko. Ja? Kā aizsargam mums ir jābūt daudz agresīvākiem. Mēs nedrīkstam ļaut uzbrucējiem koriģēt spēli no šīs situācijas. Mums ir jābūt daudz tuvāk, mums ir jāspēlē uz bumbu, mums ir jāliek uzbrucējiem aizsargāties. Ja? Tas ir pats svarīgākais, lai viņš nevar iedot, pieņemsim, šādu piespēles grozā. Tātad pirmā lieta, tad, kad uzbrucējs ir ar bumbu virs galvas, viņš ir super nērtā pozīcijā. Ja? Mēs viņam varam pienākt ļoti cieši un izdarīt spiedienu uz bumbu. Ja? Ar aktīvām rokām, un tajā brīdī, ja viņš nāk uz leju, ja, mēs uzreiz atkāpjamies. Mēs uzreiz atkāpjamies, paceļam bumbu augšā, atkal esam klāt, apdraudam viņu, ja? Mēģinam atņemt bumbu, atkal nolaižam bumbu, atkal esam šeit. Jā, tātad ar šīm agresīvajām darbībām mēs liekam uzbrucējiem vairāk domāt, kā aizsargāt bumbu, nevis koordinēt spēli. Jā, šeit bumba. Tātad, kā mēs varam pilnveidot šo aizsardzības elementu? Jā, tātad uzdevums ir 5 sekundes jūs kā aizsargs darbojaties ar aktīvām rokām, pēc 5 sekundēm mums ir dzīvā spēle 1 uz 1. Jā, šeit. 1, 2, 3, 4, 5. Jā.